Ja būtu tikai viens vingrinājums, kas palīdzētu tev mazināt sāpes jostas vietā vai kaklā, tas būtu šis. Paņem dvieli un sāksim, jo šeit tev nav jābūt jaunam, tievam vai ļoti lokanam, lai veiktu šo vingrinājumu un uzlabotu savu mugurkaulu mājās ar labu kustību. Kad muguras sāpēm ir mehānisks faktors vai komponents, tas ir uzkrāta spriedze, kustību bloķēšana vai vājums mugurkaulā. Sāpes rodas tur, kur ir pārmērīgas kustības, kur viss kustās pārāk daudz, kur ir pārslodze. Tā mugurkaula daļa, kas ir iestrēgusi, ir bloķēta, nesāp, jo tā ir nekustīga. Un šāda veida līdzsvara trūkums neparādās ultrasonogrāfijā, rentgenā, magnētiskajā rezonansē vai datortomogrāfijā. Šāda veida līdzsvara trūkums, kas ir visbiežāk sastopams mūsu mugurkaulā, ir tieši šāds. Kakla un jostas daļa ir pārslogotas, daudz kustās ar sāpēm, kompensējot bloķējumu, stīvumu krūšu mugurkaula daļā. Sāpes rodas tāpēc, ka mugurkauls kompensē šo bloķējumu. Tās ir kompensācijas sāpes. Šādā gadījumā zāļu lietošana daudz nepalīdzēs, jo kompensācija turpināsies. Tāpēc, lai tev palīdzētu, šīs vingrinājums darbosies tieši tur, kur nepieciešams. Tas atbloķēs, atbrīvos krūšu daļas mugurkaulu, lai atvieglotu kaklu un jostas daļu. Skaties, cik forši. Skaisti. Paņem mīkstu dvieli, saloki to uz pusēm, šādi garumā, un tad vēlreiz pārloki otro reizi. Tavs dvielis būs platāka josla, vismaz pusotras plaukstas platumā. Šeit mēs vēlreiz pārlocīsim uz pusēm, un tagad gan sarulējam. Ideja ir, lai sanāk liels rullītis kā šis, un ļoti mīksts. Redzēji? Kā tas tiek darīts? Tu apgulies ar šo mīksto rullīti krūšu augstumā, lāpstiņu augstumā, krūštura augstumā. Šajā pozīcijā, redzi, tu lēnām apgulies ar saliektām kājām. Ja tu jūti, ka ir saspringts, ka sāp, ka ir nērti, regulē šo augstumu, cik tālu tu atgāzies, izmantojot spilvenus. Noliec spilvenu, apgulies. Ja jūti, ka vēl joprojām ir saspringts, noliec otru spilvenu. Vai, ja jūti, ka nestiepjas, ka vajag pastiepties mazliet vairāk, noņem spilvenu, regulē augstumu, izmantojot spilvenus, lai tu varētu apgulties un atslābināties tik daudz, cik vien vari, bez bailēm un bez sāpēm. Labi? Ļauj man to nolikt šeit, man tas nav vajadzīgs. Lai tava kakla daļa būtu drošībā, tu savī pirkstus kopā, liec rokas aiz kakla un aptver visu kaklu. Labi? Nav nepieciešams likt elkoņus priekšā kopā. Tas ir tikai, lai aizsargātu kakla daļu. Guli lēnām, mēģini atslābināties, cik vien iespējams. Šeit tu sajutīsi, ka tiek mazināts spiediens, izstiepts un atvērtas krūšu daļas mugurkaula locītavas. Pamazām mēs atbloķējam, noņemam šo kustību ierobežojumu krūšu daļas mugurkaulā. Tu paliksi šajā pozīcijā minūti, elpojot ļoti atslābināti un īpaši pievēršot uzmanību izelpošanai. Izbaudi šo relaksācijas vilni, kas nāk ar izelpu. Katru reizi, kad tu izelpo, tu sajūti locītavas. Tas ir gandrīz tāpat, kā tad tu pavelc pirkstu un dzirdi to klikšķa skaņu. Tās ir tikai locītavas, kas atverās, un tieši to mēs šeit arī darām. Minūte ar ļoti lēnu elpošanu, īpaši pievēršot uzmanību izelpai, īpaši pievēršot uzmanību atslābināšanai. Otrā vingrinājuma daļa ir vienkārši izstiept kājas tik tālu, cik tas ir viegli un ērti. Tagad jūs jūtat, ka šī stiepšanās sajūta, šī izstiepšanās sajūta izplatās pa visu jostas daļu. Tā nepaliek tikai kakla un krūša daļā, tā izplatās pa visu mugurkaulu. Atkal vēl minūti. Lēna elpošana, atslābinieties cik vien iespējams. Jūs varat pabeigt vingrinājumu pēc šīs otrās minūtes vai arī veikt uzlaboto variantu, kas vienkārši nozīmē pacelt rokas augšā. Atstājiet rokas augšā, un šeit jūs sajutīsiet, kā krūtis atverās. Sajutīsiet šo stiepšanos mugurkaula krūšu daļas priekšpusē. Vēl 1 minūte relaksācijai un lēnai elpošanai. Es uzmanīgs ceļoties augšā, jo tas nav vienkārši mesties uz priekšu un piecelties. Tu pievilksi kājas, pievilksi rokas, lēnām apgulies uz sāna, un tikai tad tu apsēdīsies.
Lai šis bloķējums neatgrieztos, lai saglabātu kustīgumu un novērstu sāpju atgriešanos, dari šo vingrinājumu vienu reizi dienā. Bet tu vari izmantot šo vingrinājumu kā atvieglojumu veidu jebkurā brīdī, kad tas nepieciešams. Ideja ir tāda, ka tu aizvieto to muskuļu relaksantu, pretsāpju vai pretiekaisuma līdzekli, ko lieto pats ar šo vingrinājumu. Nākamais solis ir uzlabot fasciju, mugurkaula apvalku. Un es parādu ļoti vienkāršu veidu, kā to izdarīt šajā video. Vienkārši noklikšķini šeit uz ekrāna. Un ja tavs mugurkauls ir brīvāks, atvieglots, padomā par kādu, kam ir muguras sāpes, kāda mugurkaula problēma, jostas vietā vai kaklā, un nosūti šo video viņam. Es šeit arī beigšu. Liels sveiciens un līdz nākamajai reizei!